Ja? Čau! Jā, drīz kāpšu. Labi, forši. Jā. Es neesmu bēdīgs, priecīgs. Iemesls, ka teica, es braucu, bija tāpēc, ka, maz nauda bija. Vecāki izdomāja braukt no Norvēģijas, tāpēc, ka, tētim draugs Gundars, viņš uz Norvēģijas laiku braukā, un viņš tā teica, ka tur labāk maksā nekā Latvijā. Un tad tētis vienreiz aizbrauca viens kādus pārsvērus, un pēc tam mamma arī gribēja braukt līdzi, un tad mamma arī aizbrauca, un tā viņi tur sāka strādāt. Mamma kaut ko tur siltumnīcā ar tomātiem kaut ko, un tētis ar traktoru tā braukā. Savādāk bija tas, ka viņi katru vakaru bija visi mājās, un tad gaidīja tā. Un tā vakariņas vispār kopā ēdām visu laiku. Tā kā viņi Norvēģijā, tad tā nevar, nav. Lai viņš piebrauc. Čau! 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 Tu esi nolaudis. Tā atkais. Dēli, ko tu man esi smulītis? Ko tu smulītis? Tu maza. Ko tu liels esi šausmas? Mēs jau frizēri Vineta, bet tu jau esi vēl mazāka nekā brālis tagad. Tāpēc, ka man kērzi nav tapiņas. Nu, Nu, kā jums ir? Man tagad vajag tādas kurpītes.